Čau! Mani sauc Arvis Jančevskis, būšu Minhausenā copas disciplīnas galvenais tiesnesis. Pāris vārdi no manas puses vēl pirms pasākums ir sācies. Tātad 1. augustā notiek pasākums, 31. jūlijā vakarā būs vēl instruktāža, tur es centīšos būt un mēģināšu klātienē visiem atbildēt uz jautājumiem un izstāstīt plašāk, kas ir kas, bet tātad īsumā ir spinningošanas disciplīna. Katra komanda sastāv no vienas laivas. Vienā laivā var būt 1 vai 2 cilvēki. Makšķerēt var abi. Zivju izmērs ir rakstīts nolikumā. Ievērojam makšķerēšanas noteikumus, paši domājam par drošību. Tātad alkohola reibumam pilnīgi izslēgts. Jābūt ir līdzi visām vestēm, riņķim, viss tas, ko nosaka makšķerēšanas noteikumi. Laivu ielaišanas vietas Kognosē ir vairākas. Tātad par to arī laicīgi domājam, lai mēs visi 1. augustā esam uz startu. Nevis pēkšņi ir ziņa, kad es ielaidīšos 30 km tālāk. To ņemam vērā. Katrai komandai tiks izsniegta mērlente, uz kuras attiecīgi būs jābildē loms. Loms obligāti ir jābildē uz labā sāna, lai purns ir pret atduri. Ja būs bišķi nobīde, tā zivs netiks ieskaitīta. Strikti. Loms bilde ir ar zivs purnu pret atduri, vēders ir mērlentē uz lejpusi. Pagājuši gadu bija visādi interesanti, tur gadījumi neiedziļināšos, bet uz lentes liekam vienu zivi, nobildējam, to bildi sūtīsiet man WhatsAppā. Es viņu apstiprināšu ar OK vai ne OK. Pēc zivs nobildēšanas zivs ir obligāti jāatbrīvo. Atbrīvošana arī jāfiksē ar video. Video sūtīt man nevajag. Ja man radīsies jautājumi par to, vai tā ir viena vai viena un tā pati zivs, varbūt man iesūtīt 2 reizes, tad es konkrētai komandai palūkšu parādīt šos te video, lai es varu pārliecināties, ka tiešām tās ir 2 dažādas zivs bijušas. Tas, es teiktu, ka īsumā ir viss. Vēl pozitīva ziņa ir tā, ka šobrīd esam Salmo telpās, un arī Salmo būs pasākuma atbalstītājs ar vērtīgām dāvanu kartēm. Tā kā, lai jums veicās un jāsakas un tiekamies!